Aizdedzina torte būs. Tā ir cieņa pret mašīnu. Galvenais nemīst. Nu, ko tu stāvi, ka stropē vaļā? Nu ko, tagad ārā ir 11. janvāris. Mēs esam Jēkabpilī. Jā, pa priekšu brauc X3 pazīstams. Man nevies. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, kā jau jūs redzējāt virsrakstā, ka es taisos uzdāvināt mašīnu, jā, vienam savam čomam, kur jūs esat jau redzējuši. Jā, tas ir tas pats trakais ar putniem galvām, kas testē 3.6, braucam offroadā, kur ir video kadriņi fonā, jā. Tas rēcīgais čalis, viņam šodien dzimšanas diena, apsveicu tevi dzimšanas dienā. Vēlreiz, jā. Viņš vēl nezina, ko es viņam braucu uzdāvināt. Tā ir mašīna, viena, kuras daudz jau esat redzējuši pirms tam vairākas reizes, bet no stāvēšanas tai mašīnai defekti parādījušies, pēc tam viņus sataisīja, un pēc tam būs varbūt citi defekti, bet ne par to iestāst. Kāpēc gribu viņam uzdāvināt? Tāpēc, ka Gints ļoti ir starā par mehu dienām, vai mehatrons, kā viņi tur saucās pareizi, derbijs. Jā, tas pats derbijs, kur Vītols brauca, tur nīcināja savu Mersi, bet ne jau tajā nozarē, bet aizbraukt uz street klasi, kā saucamo. Vienreiz mēs braucām uz turieni, viņš brauca ar Opelīti, viņam toreiz sazīmēja, nopirkām pa lēto par džimbim pudeli toreiz. Bija jautu, viņam baigi patikās, un viņš vēl vairākus gadus grib atkal tur atgriezties, un es biju domājis, varētu uzdāvināt, ja samesties un nopirkt lētu kaut mašīnu, kā tik brauc. Tad es atcerējos, ka man pašam mētājs viens aparāts, kur jau tā kā derētu laist, kā saka, taisaulītē. Tā mašīna izdzīvoja daudz dzīves pirms manīm, un labs auto bija un ir, un es driftā pabraucu. Jā, jau pateicu daudz ko priekšā. Tā kā braucam, parādīšu, kas par auto ir. Stāv pie viena Matīsa tāda, te pie Jēkabpils netālu, tagad braucam. Mēģināsim pielēst ārā augsti, nezinu, cik viņš tur ilgi stāvēja ārā, vai viņš vispār kaut turās kopā, vai rūc, vai brauc, nezinu. Centīsimies uzkraut, nezinu, vai sanāk šajā braucienā vai nākamajā. Būšu klāt, parādīšu, atgādināšu, kas tas ir par auto, bet daudz jau saprati. Labi, liežam. Pie Matīsas pastāsti, kas ar to mašīnu notika, kad viņa šeit atbrauc? Viss slikti. Jā, viņa mums vārījās, nevarējām sataisīt, atvedām pie Matīsas un kaut ko tu izdarīji? Minimāli. Bet tagad nevārās? Nezinu. Tagad viss izlaists ārā, sistēma tukša. Nezinu. Un nevar pielēst tur tā problēma, tāpēc arī nevārās. Ko tu taisīji? Termostats, trubas, radiators. Tā kā man nāksies maksāt? Da nē. Nāksies, jā. Bembis prasa naudu, kā saka. Vai attiecīgi Ainis maksās? Pagaidzi, šitā daļa nepiepisēja. Tā kā rakstat komentārā, kas maksās? Es maksāšu, Matīs maksās vai Ainis? Kāds maksās? Labi, iesim parādīšu, kas par auto jūs atcerēsieties un mēģināsim dabūt no pļāvas, nezinu kā tā tālāk. Kā jau tipisku Bembi kolekcija. Viens Bembis sniegā, otrs. Spārns. Rūsas nav tas saucās. Jā. Tā. Un jā, tas mums ir 39. kults. Tā kā krausim un Gintam dāvināsim šo kultu. Dodies uz derbiju. Nemaz tik sūdīgi neizskatās pēc atmiņām. Burtiņi nokrita radeksim, bet M5 CS 518 bija. 16, jā. Tā, pats interesantākais. Pielēst nevarējām, piestropējāmies pie X, un mums jābrauc tur pa pļauju. Galvenais nepalikt. Lieta tāda, ka tu gaisma nav. Loks mums ir, paspīdī ievilkt tur kāds. Loks mums reku no iekšpuses šādi, tā kā Ainis neko neredz. Un kā risināsim situāciju, Matīs brauc šādi, klieks man. Gan jau sajies. Es domāju, ja būs baigi hujovi, es skaļāk kliekšu. Nu, nekas traks. Šitā tevi uzlikt. Vai jūs likāt? Nē. Kaut kur tur mēs braucam, aizmēr tagad nevar redzēt, viņi nekliec, tātad viss ok. Kaut kur tur notiekās viss. Viss kārtībā, galvenais nemīst. Gintu novērtē, ko mēs darām tavā labā. Starp citu, neaizmirstat to, kad sakat, čomam te mašīnu uzdāvina. Jums arī ir iespēja tikt pie mašīnas bez maksas. Tu kaut ko runā.
Nu, ja es vēlaties tikt pie mašīnas starp saviem klientiem šogad gada beigās, laikam noplīsa. Es nemaz nejūtu. Nu, starp saviem klientiem šogad izlozēšu vienu auto bez maksas gada beigās. Mēs palikām bez cilpas. Labi, ka cilpa neielidoja logā. Līdz šajienē tikām, tagad būs pats interesantākais. Rekur piekabe. Ar viņu krauties negribēsies. Abiem būs šeit. X izvilkām, mums kārtībā. Ar X izvilkām. Un kā mēs darīsim? Davai maus. Līdz turienē atklāst. Mums ir iepamazā. Lai jau palīdzēt astumtis mēs. Tu durvis netaisi ciet, mēs komentēsim situāciju. Jā? Nē. Tu nes sajūgu izspies. O, viņam bloķis? Bet te neko nevar redzēt. Ir tāda nianse. Galvenais nemīzāt. Tu tā apskatīsimies, cik Maz rusciņu pa kreisi. Nu, viss ir zības. Kaut ko redzēju, kaut ko neredzējāt. Te ir virsū. Paldies Matīsam par uzmanību. Tā kā, kas ir ierastīs komentārā, kur ir lielākā Balsošana, tas arī maksās viņai. Jā, tā, labi. Bliežamies tālāk jau Salaspilī. Čau! Tātad, tagad ir tā diena, kad dāvināšu S39. Šo 39. jau notīrīju sniegu, ir satraukums, jo brauksimies tagad uz Jelgo pie Ginta ciemos. Viņš jau nav lietas kursā, kas un kā. Mašīnu Edvards pielaida, bija kloķinas devējs beigas, nomainīja lec. Tā kā Jeņš gribēs kādu ziemas treniņu uzbraukt, viņam nāksies pieliekt tosolu, vienu trubu uzlikt cauruli. Bet pa lielam aparāts ir gatavs smaukt ziemas priekus Un to ir pašā derbijā. Jā. Un kā jau jums iepriekš teicu, arī jūs es varēšu iepriecināt šogad starp saviem klientiem šī gada beigās. Es izlozēšu vienu mašīnu. Nu, nevis derbija veida, bet jau normāla skati ar ziemas riepām apkopītas sēdies un brauc. Tā kā mani klienti saturaties. Gada beigas būs interesantas, jā. Mēs bliežam dāvinās šo drapaku. Mēs piebraucām pie Ginta, tūlīt viņš nāks ārā. Mēs ieliksim svecītes tortē. Es iešu pie uz bembes sēdēt un iebrauks ar būstu un piekabi. Viņš filmēs ar savu telefonu, viņš nezina, kas vēl lietas kursā, kas tagad būs. Ko svecītes aizdedzināšu. Galvenais no jumta nenokrīt. Jā, būs raukums. Jūs bieži esat dāvinājuši kādam mašīnu? Es pirmo reizi. Gan jau vīri sievām bieži. Laimīgās sievas, ne? Jā. Es patīk. Es šī atpilot, tā? Kurš gals bija jādedzina? Tas jau nav tik vienkārši vēl. Un it kā gatavs, jā. Aizdedzina torte būs. Un tā mēs braucam, ja jūs vēlaties tikt pie mašīnas, pērkiet mašīnas pie manis. Gada beigās izlozēšu starp pircējiem vienu mašīnu. Nu, es viņu nopirkšu, jūs pēc tam gada laikā redzēsiet, labi. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Daudz laimes dzimšanas dienā! Načur, torti savāc, dāvanu savāc. Ai! Nu, čau! Kur tava dāvana? Tagad. Jā, pūt nos un ievēlēs vēlēšanos. Nu, var uz vecumu ir tā plaušu kā ir. Urā! Bet nē, turpin filmēt. Nāc šurpu! Kā lai es nokāpu, paturiet skatītājus. Tak 100 punktu, tu nojāsies. Dod šurp. Un krāj no savu dāvanu.
Tas ir kā krauj nost. Kults ir tavējais. Tu gribēji derbijā braukt? Jā. Tagad bišķi tādi ņirgājusies, ja, par mani. Nē, nopietni. Tas derbi auto. Tu kādreiz esi saņēmis dāvanā mašīnu? Maz drusciņi? Maziņu, jā. Šitādi. Nu tā kā, rekur, varēsi ziem... Bet ir divi, kā jau īstam tas te... Pierekupam, lietuvietim, latvietim. Ir divi, bet... Pēc tam, kad brauks uz derbiju, man vajag ziemas riepas atpakaļ. Kārbu pēc derbija un roķeni. Un ja viņš ir dzīvos. Tad ir tavs, ko dari, ko gribi viņu. Bet tad jau es nevaru riepas noņemt. Noņemt jau pirms derbija tev vajadzēs viņas. Bet tu arī uz ziemas to te vari braukt treniņus ar viņu. Apsveicam. Daudz laimes pagājušajā dzimšanas dienā. Paldies. Nu tā, kad... Ja? Kur graut? Šeit? Ja? Tavs? Tā, ka mans. Tavs, viss, dari, ko gribi. Rūts. Tā, te braucam piereģistrēt uz skatu. Nu, skati būs pagrūti iziet ar viņu, es domāju, vairs. Nu, ko tu stāvi, ka štropē vaļā? Galvenais uz muti nenolikt. 100 punkti, ka noliks. Šitā ienesīšu no sākuma. Man aiziešu cīņas paņēmu. Un unītis. Nu, tad lūdzu. Nav tā rokstrīts. Kam, man vai tev? Mums no sākuma tā miskasti ir jāizbrauc. Miskaste. Viņš pa bembis par miskastēm saukā. Saka, tā ir pateicība, ne? Uzdāvina bembi un sauc viņu par miskastē. Es to teicu. Vēl labāk, ne? Skaties, šit zināms bembis pie viņa tas stāv, ne? Neskapēc. Vēl viens bembis. Vēl viens viņam tagad bembis. Kā puķīte pieliks. Vai ausilida, vai kustināt. Tā ir cieņa pret mašīnu skaitās. Un vēl jau var paspēt, kad vēl var paspēt? Tā kā tagad saprot, kas par mazo mantiņu bija sagatavota priekš tevis. Cerēju, ka kniebiens būs. Kniebienu pie manis tik viegli nevar tikt. Jāņem piekabi būs un ar ko atķēties klāt. Pareizi, šitam ir piekabis aicis. I Fordam arī. Jā. Tā kā galvenais piekabi dabūt un te jau var braukāt. Jā, aušim tātad man vajag skarbu, kad viņš būs iznīcās. Skarbu es savāku. Jā, labi. Tu domā, ka būs dzīva vēl? Es domāju, kārbu, jā. Klaņģē savu sirsnību. Viņi ir izturīgi, viņi ved turbo motors tur, tā kā hidru, nu to jau pirms tam varēs izņemt. Tā, esam aizbraukt uz Brīvkalniem. Esam uz Krimūnām aizbraukt. Mēs varam, uz Lidlauku nav jēgas, tur pa mazu būs. Vajag pat rast. Es atvedīšu savu pusīti un te varēsim tandēmu smalku. Ķimeri galvā un viss. Es negribu atcist pēdējās smadzenes, kas man palikušas. Tu vari, tev Tas jau ir uz tas galva pats, nekā kas nav. tandēmā. Tur nekā nav. Viegli pabakstīšanās. Tev pēdējo reizi ar Opeli kā gāja? Puses aprāva. Tā bija Puses vai? Jā, puses. norāva, jā. Tā kā viņam, cik brauciens uzbrauc? 1, 2? Pirmajā aprāva puses. Jā, tā kā cerams šoreiz viņam vairāk aprist sanāks nobraukt un vairākas piegājiens. Stabili. Nākamgad vēl brauks. Tas bembis jau ir izdzīvojis. Normāls dzīves vairākas, tad pie manis driftā un tagad vēl ir driftā, ir derbijā, viss būs. Starp citu, ja jūs vēlaties, es jau teicu, tā kā neko. Tā nos jau atslēgas pazaudē. Tā ir, kas viegli nāk, tas viegli aiziet, ja? Tā jau sāk. Tīrīt, tad tu jau pilns ar sniegu. O, ka te jau ir gulējis. Tev boosters ir? Jā. Jā, Simačka ir telefonā. Nezinu. Jā, varētu būt tikai jo
Pamēģinu uzlikt no sākuma. No, ir kaut kas? No. Pār, es izlīdīšu ārā. Nu jā, tik nost. Vēl apakaļ gaita deg. Nu kā ir? Jau domās, esmu trasē. Būs jums lūznis vēl, čau. Brauksim uz trasu. Tu dzirdi kā rūc? Jā. Un būs tā spēļmantiņa. Tagad jau kaut kur gāst. Vajag to. Kaču. Rek. Mēs tagad... Ķiu, varētu dot vaļā. Pju. Kač būs, tas nozīmē, ka ziema vēl būs. Nav miera, bet brīvās dienas, lai tiktu uz trasi. Būs iemesls mani arī izvilks beidzot uz trasi kāds, ne? Beidzot uz Brīvkalniem mēs varētu aizbraukt. Jo, brīvkalni tās labi, tu bleksim tandēmā. 2000 years later. Nu ko, pa vidu starp visām tām skriešanām un tā tālāk, mašīnu būtībām jāuztaisa pirmais šī gada drifta treniņš. Labi, tā būs ziema, tā būs ar Gintu kopā, pamācīsimies ar viņu braukt. Tā kā uzkrāvām pusīti, būs pirmais brauciens Tauragam ar priekšsportinieku vilkšanu. Jā, viņš jau ir gatavs. Viņš jau smuki rūc, viss kā vajag. Jāiztīra salons, jānopulē. Visi 10 podi iet, lido tā varētu teikt. Tā kā tā, visi gaidām Reini un maucam uz trasi. Tātad esam trasē. Kults neizturēja, tomēr viņš vārās, nesataisīja, bet gals blīva laikam izpūsta, bet to laikam salabos. Edgars pa ātro kaut ko par budžetu variantu saliks, un tā, ka varbūt tās vēl ziemu paspēs uzbraukt. Pusītē man stos paspinātais beidzis nost un izpūtē bundos nokrita. Bet tik un tā sanāk pāris apļus nobraucam, viņš vienu apli nobrauc, 20 minūtes atpūšās. Tagad brauks, Gins jau pabrauca, ka viņš ir laimīgs. Gins gribot no izpūtē no šitā, te no haubes šitam. Jēgas nav, bet izskatīsies šādi, tā kā. Varbūt kāds jau uztaisīs. Pa vidu, ja nav motora, Nu kā bija? bija forši, tikai ir tāda mazuma piegarša. Jā, bet tas ar mani pavizinājās, pabakstīju arī šo mašīnu nedaudz, te vārās, bet sataisīs galvu. Tauraks pagaidām viss kārtībā, pusītē. Nu kā bija tev? Labi, bet maz. Jā, kā jau Gins to pašu teica, bet arī uzbraucām vismaz pāris līkumus. Rekur mans bumpers, rekur mans izpūtēja otra daļa mašīnā, rekur tā pusīti izskatās. Jā, skarbi zinu, bet tas ir autosports, rekur detaļas vēl atlikušās. Tā kā tā, nežēlīgi, bet neko. Šogad šis dabu ierīt, bet treniņā tādam jābūt. Kaut kad sataisīs, varbūt. Vairāk kā nekas bija. Jā. Mašīnu, kā es teicu, par šodienu vairāk sačakarē nekā pa gadu, bet ko sačakarē šie mašīna mājās tā. Labi, braucam mājās, dzeram siltu tēju. Jā, tiešām tēju. Un. Tā kā tā, sāksim jaunu nedēļu, jaunu perku pa dzīvi turpinās.